piči augšā, ka tajā mājā stāvot parpalas, mantas, šitie attīstības kluči, viss kaut kādi lego, šmego, un ka tās mantas es varētu vilkt pa vienam maisam uz mājām, Pičpaunā. Viņam traucēja? Jā, viņam traucējot, redziet, kaut arī tas neatrodās tajā ēkā. Tie, kas ir bijuši tajā mājās, zina, pa kuru ēku ir runā augšā salikti viens pie otra maisos, jā, salikti, jā. Nu, traucējot. Jā, jo ir suskrienot, jā. Jā, tie maisi viņam pa kājām, ne? Jā, viņam it sevišķi katru dienu stafeti tieši tur garām paiet. Viņš vienkārši meklēja iemeslu, lai ar tevi sazinātu. Nē, zini, kāpēc? Tāpēc, ka es viņu paziņoju, ka es iesniedzu laulības šķiršanu. Tas ir no piekdienas, viņš ir uzsācis ļoti intensīvu presingu. Kāpēc tu šķiries? Ko? Kāpēc tu šķiries? Kāpēc cilvēks šķirās, Deina? Kāpēc? Ko es ar viņu darīšu? Kāpēc māju? Paliec kopā! Čau, Kivi! Tu joprojām uzsver to, ka man tā māja ir vajadzīga? Es pēc sevis spriežu, Čundra. Tad jau... Tā arī varēja teikt. Es skaties, kāda man ir glezniņā, redzat, ar roku gleznota. Jā. Nē, nopietni, tas ir ar roku. Nopietni, redzat? Kas tie pa cilvēkiem tur virsū? Es. Tīgus. Kerolaina un Toļiks. Tur nemaz neizskaties pēc sevis. Kādu starpību šī tā izskatās? Jā, tā ir ar roku gleznotas, tā kā nemeloju. Es viņu sūtīju. Es par to gleznu maksāju 700 eiro. Čundra, viņš te parakstīs to līgumu? Es taču nezinu. Es Kādu līgumu? Tas nesaka, kāpēc ir jāsaka? Caur tiesiešu. Kādu līgumu? Laulības. Es iešu ceļu tiesu. Viņš ķipā negrib parakstīt? Viņš negrib dot tev šķiršanos? Jā, kā viņš ne... viņam jau nav variantu. Viņš ies caur tiesu un skaidros un viss. Tu pieprasīji kaut ko? Viņam jau nav variantu. Jā, pusi mājas. Nē, es pieprasīju tikai aliments 350 mēnesī un vienreiz mēnesī tikšanās piekdienas, sestdienas, svētdien vienu no brīvdienām viņš var izvēlēties, ka 3 dienas pavadīt ar bērnu kopā. Visi. Vai tad nav katras brīvdienas? Kāpēc tu neizlēmi? Kāpēc tu neļāvi viņam pašam izlēmt, cik viņš bieži grib satikt to bērnu? Varbūt viņš vispār negrib. Tur jau tā lieta. Tad vismaz reiz mēnesī tiek. Man jau vismaz reizi mēnesī Čundra var iekļaut. Tā nav problēma. Cik es iedzeru, tas ir praktiski kalendārā redzams. Katras brīvdienas. Netaku. Nesaki jokoju, es piedaros. Es varētu, bet man nevelk tiešām. Es šitā te reiz par reizei. Neviens neko neredzēs, tik pārfilmētos. Jā, kā man kaitina, kad uzmet. Un tagad būs subulājums. Tāds, nafigam. Kāpēc? Tā ir tīrā peļņa, tu jau zini. Reāli tā ir nauda. Piemēram, Alīnas gadījumā tas ir nodzeršanās. Manā gadījumā viss tas, kas notiek TikTokā, to es arī bērnam iegūdu apakaļ. Jā, tiesa nevar uzlikt pienākumu ņemt bērniem, viņš tā kā negrib. Jā, reāli tā ir, jā. Bet viņš jau grib. Viņš jau reiz pa reizei grib, bet grib tikai tad, kad ir izdevīgi. Piemēram, kādā ziņā izdevīgi? Tad, kad es viņam, piemēram, apmaksāju kādu rēķinu. What the fuck? Kas pa sūdu? Etam ņēņa paņēma. Pazies, kā man tā sīkā to gūt trektere ārā. Man besi ārā. Kāpēc viņa? Normāli. Nezinu. Es šito visu tā rozā biju smuki salikusi, un viņi visu laiku tik ķeskā nos. Jā, ir daudz. Es par to vairs negribu tā īsti runāt, kas tur ir pa vainu, bet es saprotu to, ka,
abas puses deg vienādi un abām pusēm jānoslāpē tas ugunskurs. Bet tā, ka tu no viņa aizgāji, ka tev bija tāda grūta laika, vai ne? Jā. Kad sieviete vīrieti izšķirās, ir tāda, man arī tāds pats laiks ir bijis. Viņš tev palīdzēja, ka tev vajadzīga bija tā kā palīdzība arī samaksāt kādu, ne? Vispār, ka nē. No, ko tu tagad viņam palīdzi? Dēļ es tādu maz atkāpīti, jo līdz 2027. es viņu kredītu maksāju. Nu tā, lai tev būtu skaidrs, kas pa ko. Un Enefīte, atceries, kad es runājām toreiz, ka vēl bija Murka un vispārēji, kad es jāpāraksta uz viņu vārdu. Tas nav iespējams. Man ir jālauž līgums un jāsamaksā soda naudu 140 eiro, un tad es varu pārakstīt uz viņu. No, kas ir 140 eiro, ja tev reāli ļoti daudz naudas būs jādod? Nav viņam auto. Visi pārdodas. Ja es jau tavā vietā nenožīdot tos 140 samaksāt, un tu zini, ka tu no viņa var appratīties no tā kredīta. Nē, zini, kā varbūt vienā reizē. No kredīta es nevaru, tas līdz 27. gadam. Man šobrīd nav lieki 3,5. Kur var paņemt, priekš kam ir, kas ir ko tu tādu, ko jūs tādu nopirkāt? Es šeit nestāstīšu tiktu kā. Nē, Deina, zini, kā ir, kad, ne visiem cilvēkiem ir uzreiz tādas liekas naudas, pieņemsim, ja nopirkt to, nezinu, televizoru, vai telefonu jaunu, un mūsdienās taču ļoti daudz cilvēku visu kaut ko ņem uz kredītu. Un es domāju, ka tajā brīdī, kad viņi ņēma to kredītu, viņi nekad nevarēja iedomāties, ka viņi kādreiz arī izšķirsies. Un ka tas kredīts paliks tikai tam, kur to ir paņēmis. Jā. Man tas tieši tas pats bija, kad es šķīros no Ingus tēva, un viņš man uz kredītu paņēma telefonu, vai ne? Man bija 18, 19 gadi, mēs jaunu burķi bijām, un, protams, mēs taču tad nedomājam, ka mēs šķirsimies. Mēs šķīrāmies, viņš man to telefonu prasīja. Mūžam laimīgi, vai ne? Jā. Un prasīja man to telefonu apakaļ, es kā jau visies nahoļ. Jā, bet tā notiek. Pasiet, Kerolaina savāc šito teņci pa kastīt, viņa, bet un tur iekš vienkārši sapelējuši gurķi jau ir.